Labvakar! Trešdiena, 27. marts, 19 un vairākas minūtes. Mēs atkal nākam pie jums ar to, kas mums prātā un kas varētu interesēt arī jūs. Par vakaru gaita drusciņ tālāk. Vārds kolēģiem. Ir prieks redzēt beidzot mūsu viesi. Un gari nevilksim, ja mēs šeit esam jau gari pļāpājuši, jau citi jau saka, cik te gari var runāt, vajagot konkrētus risinājumus un konkrētus priekšlikumus. Ja, tur. Nu, tas jau ir viegli pateikt, jo mēs vienmēr uzsvērs to, ka mūsu uzdevums ir vispirms rosināt un domāt, bet lēmums jāpieņem ir jums. Bet labi, tagad pie Aleksandra. Nav jau mums jāprasa pastāstīt par sevi. Jā, mēs visi ļoti labi pazīstam, un varbūt tāpēc es jautāšu tādu lietu, kas ir tas, kas jums ir šodien aktuāls, tāds konkrēti. Tas ir ļoti plašs jautājums, bet nu varbūt tāds pats. Man kaut kā Aleksandrs ir beidzot atpakaļ. Uz lielā uzliku. Skaļa, cita bilde, cita skaļa. Jā. Nu, tad mēs turpinam. Nu, tā var, kādi jautājumi ātri sarunu, es atbildēšu, ko interesē. Bardaks ir tāds, ka šodien visu dienu runāja par to, ka nevajag Krieviem mangānu vairs no Eiropas Savienības. Un apvienotais saraksts bija iesniegts, un jaunā vienotība stāstīja, kā viņi mīl Ukraiņus un visādi meloja, ka viņi neko nevar izdarīt, jo, lūk, Eiropas Savienībā tur Ungārija tam nepiekrīt. Un kamēr nepiekrītīs visi, jo Eiropas Savienība tikmēr jaunā vienotība neapturēs šitās te preču sūtīšanu uz Krieviju. Jā, nu, bet es ļoti atvainojos, man liekas, Aleksandra, ka mēs griežam šausmīgi Latvijai paši sev kājā iekšā. Tāpēc, kad, ja mēs neņemsim tos tranzītus, nu, paņems citi, tie paši poļi sadarbojās, un visi sadarbojās, un... Tranzīts var būt, bet mangāna rūda, tas tomēr bišķiņ tur ir ētikas jautājums, jo viņi redz izliek pa kapurķēdēm un lielgabalu stobrus stiprina, Jo Krieviem jau, tur jau tā problēma, ka viņiem tie lielgabali, viņiem ir 152 mm artilērija, un viņi tur var gadu strādāt, un nekas tiem stobriem nav. Tie amerikāņi 155, nu tur drusku pašā, viņi jau visi domāt izlaicīgam operācijām. Nē, esam lietas kursā. Viņi nolietojas. Jā. To mangānu lieto. Bet kāpēc tu tikai tagad pamanīji, vai to tikai tagad, pēdējos gadus, pēdējo gadu? Man liekas, ka viņi nemaz nezināja, jo es, piemēram, runāju pirms Ziemassvētkiem, bija dienas biznesā, kā alumīniju vērt. Alumīnija rūda no Eiropas. Alumīnija boksīti, Un izrādījās, ka tur sāka pētīt, ka amerikāņi jau bija sankcionējuši tur šito Rosalu vai ne, un ko tur, un Merkele jau bija aizskrējusi uz Ameriku, jo izrādās, ka Francijas un Vācijas autobūvi ir no Krieva alumīnija. Visu alumīniju piegādā Rosalu, restīvi Eiropa ved. Alumīnija rūdu Rīgā bija 22. Tas ir 23. gadā, pagājušajā gadā, jau kaut kur decembrī bija tur 38 vai 7 kuģi, un to bija dienas biznesa. Mēs jau tur nezinām, ko tur izkrauj, Atnāk ārzem kuģis, kaut ko pārkrauj, salādē vilcienos viņi aizved, un tad bija dienas biznesa, bija uzrakstījis, ka tur kaut kādi 37 vai 38 kuģi ir izkraujuši alumīnija rūdu. Un tā problēma ir tā, ka 80% alumīnija pēc tam iztais stieņus, un viņš savu Poliju, savu Daņsku veļu, jo stieņi jau mazāk tur patērē to. Bet tā rūda viņai tur vajag daudz kuģu, viņa jau nav pārkausēta. Tur tā platība ir liela, un tad bija tas interesantākais, ka 80% stieņus izved atpakaļ uz Eiropas Savienību, jo tie ir alumīnija, priekš autobūvus. Pamatā Francijas un Vācijas autobūvēja. Un 20% paliek Krievijā no tās rūdas. No kā viņi taisa lidmašīnas, tad iznīcinātājs un arī slepko Ukrainas. Un tad tikai tad, it kā runāja pa mangānu rūdu, bet tagad it kā ielika iekšā
ka arī alumīnija rūda nevar būt, nu aizbrauca tur uz Briseli, nu tur kaut kādas tur 14. kārta sankcija, un tādā, ka visi ir mažošanas, jā. Cilvēki ir šausmīgi naivi. Viņi domā, ka kāds Eiropas Savienībā taisās, piemēram, sakaut Krieviem. Visu laiku tiek muļķot. Ja? Un es esmu tajā NATO Ukrainas sadarbības grupā, no NATO parlamentārās asamblējas, nevis no Latvijas Saeimas. Bija te oktobrī, un parasti tā 2 sanāksmes gadā, viena Ukrainā, viena sanāksme Briselē notiek, ja tur ar Ukraiņu valdību, un tā tikšanās, un pagājušajā reiz mēs bijām tur Ļovā, un tur pa tiem rietumu apgabaliem pabraukājām, paskatījāmies. Un es visu laiku brīnos par latviešiem, ja, par mūsu politiķiem. Ziemeli, tur, teiksim, ziniet, Eiropas tiesnesē, ja, kas arī kandidē uz Satveres tiesu. Mēs brauksim tur un arestēsim Putinu un ko tur. To, ka Putinu var arestēt, Blinkens nosvītroja jau 20, tad, kad no Harkovas, ka Ukraiņiem gāja ļoti labi, tad bija sajūsma, tur Ukraiņi sarakstījuši kaut kādas tur 10 prasības, ko nu tūliņ mēs Krievus sakausim, ja, tad pirmais bija Putinu kara tribunālam, Krievijas armija tur samazināt līdz 400,000 aiz Urāliem, starptautiskā kontrola pārņem atomieročus un tā tālāk. Ja. Bet faktiski viņiem nav iedoti nekādi ieroči, lai viņi varētu vispār pāršaut pāri okupētai teritorijai. Un tie, kas lasa žurnāli, tur bija nopublicēts no Washington Post, viens raksts baigi labs, ka amerikāņi ir Ukraiņiem pateikuši nekādas Luganskas un Doņetskas apgabalā atkarošanas nenotiks kā tādas. Ja jūs zaudēsiet 20% savas teritorijas, mēs jums palīdzēsim, tā kā Maršala plāns, atjaunot saimniecību, bet nesapņojiet par to visu, ja, un tā tālāk. Un ja kāds vēl nesaprot, ka nekas nenotiek, ja, ka tās lidmašīnas, F-16, ja, tur bija paredzēts vai 30 vai cik, atcerēsimies, ka Staļinam iedeva Rūzvelts 10,000 lidmašīnas un iedeva 3 mēnešos. Jā. Un šeit 2 gados nevar iedot Ukraiņiem kaut kādas pārsims, kas ir minimums. Jā, ko Četzvaigžņu ģenerālis Veslīs Klarks saka, minimums 200-300 būtu jābūt iznīcinātājiem, lai tur kaut ko varētu izdarīt. Ko var izdarīt ar 15 vai 30 veciem F-16? Kuri vispār jauni 50 kaujas lidojumus spēja izdarīt. Ja? Un katrs var 10 raķetes piekārt. Bet, Aleksandri, jūs taču lieliski zināt, ka karš ir ļoti izdevīgs kādam, ja? Visvairāk uz to vienmēr ir pelnījušas militārās kompānijas. Maza valsts mēs esam, ja? Un ja kāds mūld kaut ko un stāsta pasaks, ka mēs tur ar saviem 6 helikopteriem aizlidosim un arestēsim Putinu, neviens viņi netaisās nearestēt neko, jo līdzjūtību izsaka amerikāņiem. Kas tur kaut kādi islāma teroristi, kur viņi pašie salekušies ar šito te islāma valsti, jo islāma valsts karo ar talibiem. Un Krievi palīdz talibiem un bombardē tur, kā saka, Sīriju, un līdz ar to viņi pateica, ka mēs tādā gadījumā taisīsim terorāts Krieviju. Un kas mums tur ko maisīties? Ja? Ne, mēs tur ko varam palīdzēt, nepalīdzēt. Ne? Bet fakts kā tāds, ka Krieviju, ko cilvēki nesaprot, ja? Ka Amerikā ir vienīgais konkurence ir Ķīna, tāpēc, ka Ķīna visās jomās ir apzinusi. Es varu pat parādīt vienu piemēru. Re? Elektriskais bārda dzenamais, viņu var nopirkt Ķīnā par $1, par €1, par 7 joņiem. Var Eiropa kaut ko tādu uztaisīt, ja? Perfekts bārda dzenamais kvalitīvs. $1 cena. Esiet redzējuši tos te tos elektriskos automobiļus ķīniešu. Tagad Rīgā tirgo. 20,000 eiro. Iekšā viņš ir tikpat liels kā Volkswagens 3D elektriskais. Tas maksā 39,000 bez nekā. Ja jūs tur kaut ko drusiņu ieliksiet, labākus sēdekļus vai kaut ko, viņš maksās jau vairāk kā 45,000 eiro. Ar ķīniešu jūs varat par 20,000 ar mazo bateriju, bet ja tādu pašu bateriju kā Volkswagenam 64 kilovati jauda, 66 kilostundas, tad 8,000 jāpieliek, tad pa 28,000. Ar Volkswagen var nopirkt, kuram ir mazāk visu tur iekšā, gan mākslīgais intelekts, gan tur piestūrēšana automātiskā, jā, viņš maksās jau kaut kur
Višķies 5000. Nu, kā var Eiropa konkurēt? Nu, Eiropa vispār nekas nav, jā. Un amerikāņi arī nevar konkurēt ar viņu. Ekonomiski vairs. Un tad tā ideja ir tāda, ka Amerika varētu Krieviju dabūt kā draudzīgu tādu sabiedroto, nu, ziemeļ pret dienvidiem, jā, un visus tos retos metālus un lēta enerģiju jau vajadzēs, un tad to Krieviju piepalīdzēs. Jo, ja tagad, piemēram, sakautu to Krieviju Ukraina, ne, jo Krieviju nevar sakaut, nu, tur jau teritorija un kodolu lādiņu un tā tālāk. Bet, ja viņus smagi pārmācītu, nu, būtu iedots viņiem tās raķetes, teiksim, no kurienes Krievu palaiž, tad tā vieta tiek iznīcināta, jā. Tad Krievi piemestos, tad amerikāņi baidās, ka viņi piemestos pie ķīniešiem, un to viņi negrib. Un līdz ar to nekāda Krievijas sakaušana nenotiks, Ukraiņi neko nedabūs, 20% teritorijas zaudēs, bet tad būs viņiem riktīgs maršala plāns, viņiem tur grūdīs pa triljonu ekonomiku, tur turku firmas strādājot celtniecībā, atjaunot skolas, sagrautās, nu vairāk tur rietum galā, tur ļaus pusē. Un tikai pagājušā gadā tur turku uzņēmu vairāk kā miljardu celtniecības darbus ir veikuši vairāk par miljardu. Tur jau domās ir triljons, jā, tur nauda plūdīs, visi strādās, bet nekādas atkarošanas tur nenotiks, jo tajā Luganskas un Doņas tajos apgabalos tur ir reāli 80% iedzīvotāju, kuri nemaz ukraiņu valodu neprot. Nu, un tu jau nevari viņus piespiest, nu kaut kādā veidā tur būt lojāliem. Un tāpēc amerikāņi saka aizmirstiet, lai viņi paliek tur. Nu, tāda ir realitāte, jā. Un mēs esam maza valsts, un mums izlēma tāda mūrniece, lai tik tērš pamata. Un mēs tagad sakausim, un mēs uzvarēsim. Es saku, jā, nu, ko to varam muldēt? Krieviem ir 10 miljoni rezerve, mobilizācija, Ukraiņiem ir miljons, no kuriem pusi ir aizbēguši uz ārzemēm. Jā. Viņiem ir 500 000, no kuriem varbūt 600 000 jau ir iesaukti. Jā. Un tu var tikai noslēgt, ja tev būtu iedots uzreiz, pirmajā gadā tur iedot tie F-16, lidotāji ir apmācīti, jā. Un Taurus raķetes vācu, ar kurām sagrautu Krimas tiltu, no kā ir piegāde, jā. Tad es sapratu, bet viņi jau nedod. Bundestags, mums jau avīzes pat nerakstīja, Bundestagā bija balsošana. Tur jau kaut kāds 70% nobalsoja pret to, ka nedod. Ko tu tur karos ar automātiem? Aleksandr, man ir viens jautājums jums. Man ir viens jautājums. Mums vajadzētu kaut kā mēģināt taču tautā iestāstīt tomēr to, ka mēs kaimiņus neizvēlamies. Mums ir jāmēģina kaut kā tomēr diplomātiem būt, jo mēs esam maza valsts, mums jābūt diplomāti. Somi taču nelec katru dienu ārā ar paziņojumiem, ka viņi brauks ārēsties Putinu, vai ne? Jā, tieši tā. Palīdzi klusē un tur ir muti. Mazai valstī ir jātur mute. Un vēl viena lieta es pateikšu pa Baltkrieviju. Baltkrievijā baķka ir tik populārs, ka viņš uzvarētu visgodīgākais vēlēšanās. Ja viņš tur kaut ko piemelo, jā. Viennozīmīgi. Izsludina Tihanovsku pa prezidenti, vai ne? Noplēš vēl tur karogu viņu, dabūja tagad ienaidnieku kaut kādu pilnīgā bezjēgā un aizmirst, ka mēs jau nevaram nevienu kravu dzelzceļa dabūt no Vidusāzijas, no visi tā te loģistika mums ir pilnīgā pakaļā. Jo visi dzelzceļi taču iet caur Krieviju, nu, caur Baltkrieviju varēja iet, ja mums būtu normāls attiecības. Un ja viņu vēlētāji negribētu to baķu, viņš taču nenoturētos tu 5 minūtes, ja? Nu, kā tad Afganistāna amerikāņi deva tai koalīcijas valdībai saucamai, kas bija, viņi maksāja miljardu dienu apmēram. Afganistāna viņi deva 360 miljardus, cik viņi ir Ukrainā iedevuši, kaut kādas 50-70 šo brīdi. Un kas notika? Aizgāja amerikāņi, izvācās no Afganistānas un tā valdība tur 5 minūtēs sabruka, jā. Un kur tad tādām naudām nevarēja sastutēt? Tu nevari sastutēt, ja tauta neatbalsta. Un talibi tur pārņēma, nu labi, nu ne 5 minūtēs, bet tur dienā vai 10 stundās, ja, kad tur visi bēga. Un tāpat ir Baltkrievijā. Tu iesēdini, ko tu tur gribi. Tikko tur būs brīvas vēlēšanas, visi nobalsos par baķku. Ja viņi grib to baķku, nu tad mums ar viņu ir jāstrādā. Ja nevis jāstāst pasaks, ka viņš tur viltojas vēlēšanas vai jāmaisās viņa iekšējās lietas. Un vēl viena lietas pateikšu. Kāpēc Latvija iet? Nu, mums nav ne ārpolitikas, tāpat kā mēs pakāsām 39. gadā un tas stāstam, ka mums 40. gada okupēja. Kas tad 39. gadā ielaida Krievu karaspēku un bija jāspēlē kara orķestriem PSS himna, ka viņi brauc iekšā un iebrauc vairāk nekā Latvijas armija. Tā nebija okupācija.
Kāpēc stāsta, ka 40. gadā mums okupēja? Un tāpat ir ar šo te situāciju, ja? Un kāpēc Ķīna uzvar? Es neesmu nevienu piekritējis, ne, un man ir žēl, ka viņi uzvar. Viņa nevienai valstī nepasaka, kādai tur jābūt sistēmai. Un kamēr es pārzvanīšu, man tas ēdē. Un kamēr visi tur tos talībus lamāja, tikmēr talībi ķīniešiem ir iedevuši visus šitos te litija laukus, un ķīnieši jau tur iegūs litiju saviem elektroautomobiļiem, jā. Un vēl viena lieta, ko Wesley Clark interviju Čezvaiču, YouTube var noskatīties, ierakstīt, jā, Wesley Clark, tur ģenerālis, un viņam ir baigi labā intervija. Viņš saka, ka 14. gadā, ka Krievi iegāja Krimā, kā zaļie cilvēciņi, viņus varēja 5 minūtēs Ukrainas armiju iznīcināt. Un tad Obamas administrācijā Baidens bija viceprezidents, un viņš zvanīja Porošenko, kas bija prezidents, un teica, nemēģiniet pretoties, jā, jūs izraisīsiet tur 3. pasaules karu, un amerikāņi pierunāja. Un ko Ukraina dabūja? Viņa dabūja $100 miljonu pilsoniskās sabiedrības celtniecībai Ukrainā. Restīvi homoseksuālismam, praidiem, jā, un nedabūja nekādus ieroču letālos. Un tikai Trumps pēc tam iedeva, ka viņš bija viņiem tur kaut kāds ieroči, ar kuriem varēja tur kaut ko drusku, jā. Tā kā tāda, diemžēl, ir situācija. Ja to cilvēku nezinu, tad viņi var te murgot un muldēt, nezinu ko un ko tur, jā, bet faktiski tie cietēji jau ir Ukraiņi, vai ne, kas tur mirst tajos ierakumos, viņiem nekāda ieroča nav, nekas viņiem nav iedos. Un to miljonu lādiņu, ko apsolīja, viņi bija pagājušā gada uz decembri dabūjuši 300,000, un šobrīd viņiem ir apmēram 600,000. Jā. Nevajadzēja solīt, ka viņiem miljonu iedos. Un tā mums iet, tā kā tur mazai valstī, ja kā saka. Un tad pa Latvijas aizsardzības spējām mēs arī varētu, bet es negribu garastalkumu sabojāt. Jo Latvija 2,9 reizes mazāk kā Somija, un Somija var pirmajā kara dienā nolikt 300,000 bruņots vīrus. Potenciāla mobilizācijas rezerva Somijam ir 900,000. Tātad, ja dalām ar 3, Latvija pirmajā dienā vajadzētu nolikt 100,000 un mobilizēt vēl 300,000 kopā, jā. Tātad, lai 300,000 ieņemtu, tad Krieviem jau tur būtu jābūt 3 reizes vairāk, jau miljonam būtu jābūt. Lai viņi to miljonu pievest, viņam tur 3 gadus vajadzētu, vai pat dzelzceļu, tur pievilkt to karaspēku. Un Somijam tas ir. Kā jūs domājat, cik mums ir? 5,000 mēs varētu nolikt? 5 vīri 6 rindās. Aleksandrs. Es ka parunā tur ar viņiem tādiem, godīgiem cilvēkiem, visi tur puse neatnāks, vai ne? Tieši tā. Mums nav nekādas armijas. Mums nav. Un bija, es ļoti labi atceros, ka bija, tā kā veidoja zemesardze, bija ideja tāda, ka aizsardze pirms kara apmēram tā ideja, ja, ka Latvijas ir bruņots, ka katram mājās ir seifs, tur stāv tev vai no automāts vai kaut kas, ja. Ir strēlnieku klubi kā Šveicē, kur no kaut kādiem 14 gadiem tur iet skolnieki un mācās šaut ar automātiskajiem ieročiem. Un tagad jāizgaiš 30 gadi, un kur ir nauda palikusi, ja, kur ir pretraķiešu sistēmas mūsu, kur viss ir. Mums jau ir vairāk miljardi iztērēt. Zināt, kur tas viss ir? Nozakta pārsvarā. Mums jau nekā nav. Tas skaidrs. Man tas... Tā ideja ir nepareiza, jo tauta nav bruņota. Ja zemesargiem nestāv, ja Somijā ir uz vienu cilvēku vairāk šaujam ieroči kā amerikāņiem, uz vienu cilvēku, tad latvieši nav apdraudēti, jā. Vai tā kā Šveicē, teiksim, tur līdz 60 gadiem, bet tur katram mājās ir skaps. Un kāpēc es to stāstu, jā? Tad, kāpēc Afganistāna amerikāņi zaudēja? Viņiem baigās raķetes, bija atombombas. Tur katrs vecāks par 12 gadiem šāva ar Kalašnikovu. Kāpēc Somālija amerikāņi zaudēja? Viņi taču bija ieņēmuši Somāliju savā laikā, atcerieties, jā? Ja tur pat vecenīte 90 gadi šāva Kalašnikovu un katrs stūri. Un tur no tā tanka izkāp, un tev tur tanks par 20 miljoniem, tas modernākais ar elektroniku, jā, un tu izkāp ārā un tev nošauj. Un ja Latvijā būtu tāda taktika 39. gadā, nu labi iebrauc Krievi un pilsētās, nu tā kā Čečeni, jā. Kas tad vinnēja to karu? Nu, ko pamēģina tur kaut ko Krievs izdarīt Čečenijā tagad, vai ne Groznē? Tur viņi saimnieko, nu patīk, nepatīk. Katrs puika māk rīkoties ar automātu.
Un ja mums ir 5. kolona, 200,000 šeit, un tērēt naudu, zin, kaut kādiem tur ar Somiem, mēs tur būvēsim bruņtransportierus, kur tu brauks ar to bruņtransportieru? Kādā veidā? Tā koncepts ar mums nekāda nav aizsardzības. Jo maza tauta, viņa var tikai tā kā čečeni, tā kā somālieši, tā kā afgāņi, ja pēc katra kara afgāņi tur gandrīz 2 iedzīvotāju skaita, jā. Gan tur angļi zaudēja, gan amerikāņi zaudēja, gan krievi zaudēja, vai ne, un bez kādas tehnikas. Kas tā viņiem tur ir? Vienīgie stingeri viņiem bija priekš helikopteriem, ko viņiem amerikāņi iedeva talibiem, jā. Un tā lieta ir pavisam savādāka. Bet, es neesmu ar aizsardzības ministriju saistīts, es nekad neesmu nevienā komisijā bijis. Es teicu to savu viedokli, nevien tas neinteresē. Es jau neesmu uzskatījis, ka zemesardze ir jāaizsargā. Tā kā zo kombainus tur nāca no Lietuvas, tur tehniku zaga. Neviena zemesardze tur nebija. Policija ir krieviska pretī Krievijas vēstniecībai. Krievi mierīgi plēša plakātus Ukrainos. Izsaka atbalstu Krievijai, pašvaldības policija, pārkrievot, viņi pagriež muguru. Un mēs sakam, ka mēs brauksim Putinu arestēt. Jopcīt, kādam jābūt idiotam, lai nesaprast, kas te ir. Man tāds jautājums, tāds pārdomu vērts, vai varbūt. Jūs te runājat, un mēs visi zinām par to furoru ap to mangānu rūdu svešanu šurp un turp, un tagad gan jau Latvija saņēma arī ne tikai no saviem pilsoņiem, bet arī no ārzemēm dažādas pārmetums, kā jūs tā pieļāvāt, kā nepieļāvāt, varbūt, ka ne, bet tā tam vajadzētu būt. Bet tad man tāds jautājums ir, kā tad tā nākās, ka visus šos te konflikta gadus caur Ukrainai brīvi plūst tie tur gāze, nafta, kas tur iet uz vadi strādā, gāzes vadi strādā, tie vadi strādā, naudiņi nāk, uz vienu pusiet materiāls, uz otru pusiet naudiņi. Un tad nekas, tad viss kārtībā. Pareizi. Ukraiņi saka, ka drošākā vieta ir blakus gāzes vadiem. Ja negrib, lai tie tur nošai vai ne, vai raķetu uzliek, tad dzīvo pie gāzes vadiem. Tāpēc, ka viņiem ir Rosgāze un kā viņam saucās, Ukrgāze, viņiem ir līgums, viņas neskaitās kā valstis, bet viņiem jau karš nav pieteikts, viņiem jau oficiāli kara nav, mobilizācija nav ne oficiāli, ne Ukrainā, ne Krievijā. Ceniska darbība notiek. Es varu vēl labāk uzprasīt. Redzējāt YouTube'ā tāda smuka meitene, pirmā Baltkrievu kosmonauta? Jā. Ko viņa lidoja kopā, ziniet? Zinām. Kas tur lidoja? Ukraina lidoja. Amerikāņi lidoja. Jā. Tāpēc, ka NASAm ir līgums ar Roskosmos, jo viņi nezin, ka ir karš. Saprotiet? Latvijas zina, ka viņš brauks Putina arestēts, jā? NASA noslēdz līgumu, viņi no to līgumu lauzuši ar Roskosmosu, vai ne? Tas viss ir priekš muļķiem. Bet kāpēc tam mums? Arī, kad mēs Ukrainā šo jautājumu uzdevām, viņi saka, mums ir Ukrgāze, tur tas līgums ar Rosgāzi, vai ne? Viņš saka, tās ir komerces sabiedrības, viņš jau sadarbojas. Kāpēc? Viņš jau nekaro. Tu ir mierīgi cilvēks, tur jau nav militāristi, tur strādā cilvēki. Viņi. Nauda plūs, gāze plūs, nauda nāk, vai ne? Viss notiek. Kam karš, kam miecīgā māte. Notiek tā, ka, principā, ja velkot paralēlis ar šo te, ka, mums ir bizness, mums ir līgumi noslēgti, un mēs neko nezinām par jūsu karu, tad, mēs Latvijā, mēs jau nekarojam. Mums nav, bet faktiski mēs nekarojam. Kāda mums vispār, kāpēc mums būtu jājaucās, piemēram, palestīniešu, semītu tautu iekšēs cīņās, jā? Palestīnas-Izraels konfliktā. Tā ir semītu tautas. Tur jau pat nevar pateikt, kurš ir ebrejs etniski un kurš ir jo tie paši palestīnieši jau ir liela daļa, ir tie jūdi vai žīdi, žīdi ir ticība, tā ir ticība, nevis tautība. Kas Osmaņu impērijas laikā, ja tu nebija musulmans, tev bija 10%, un ļoti daudz, kas bija varbūt etniski, pēc izcelsmes ebreji, viņi pārgāja un kļuva par tajā teritorijā pa Osmaņu impērijas pavalsniekiem. Viņi nebija nodokļā maksāt. Tur 10% maksāja citas reliģijas. Valodas ir līdzīgas, tās ir semītu valodas, jā. Un viņi karo. Un mēs tagad jauksimies. Vieni tur iet demonstrācija Rīgā par Palestīnas karogiem, otri iet pa Izraelu. Un kāda mums daļa, jā, ir
Un kāpēc tā nebrauc, piemēram, uz Mali karot, latvieši varēja braukt uz Mali. Tā jau mums ir tuvāka nekā Ukraina. Jo Mali ir Francijas, viņa bija Francijas teritorija, vai ne? Nu, teiksim, kā kolonija. Franču valoda. Mēs taču tur nebraucam, mums taču nospļūt. Ja Grieķija karo ar Turciju laiku pa laikām, kurā pusē mums būtu jānostājas? Nu, Armēnija, Krievi ieiet Karabahā 92. gadā un Turcija abroņo Azerbaidžānu un izmet Krievus ārā no Kaukāza. Ko mēs darām Saeimā? Pieņem lēmumu par Turcijas genocīdu pret armēņiem, kuri okupēja 8 rajonus nelikumīgi, bez Karabahas vēl to koridoru starp Karabahu un Armēniju bija okupējuši. Nu, viņus izdzina tagad, ja, tāpēc, ka tur tos Azerbaidžāņus apmācīja NATO, nu, Turcijas tehnoloģija, visi šitie Bayraktāri, ja, tie droni lieliski, nu, tur vienkārši tos armēņus to Krievu tehniku sadedzina. Es biju aizbraucis, tā kā bija parādi. Atbrauc Erdogans un Alijevs un uztaisīja tribīnes, sēdēja un tur vairākas stundas gāja tādas baltas mašīnas un uz platformām bija salikta Krievu tehnika sadegusī tur tajā Karabahā. Ko tagad, nu, kas bija tur? Uz gada pusotra, ja, tur atpakaļ. Nu, ko tad mēs tur nebraucam vienā vai otrā pusē? Nu, ar ko mums Ukraiņi ir? Nu tā, tas ir tā ciniski, ja mēs sakam, nu labi, viņi mūs tur aizstāv Krievi iebrukuši, vai ne, bet, nu, kā armēņi iebruka, teiksim, Azerbaidžānā, tad mēs braucām tur aizstāvēt kādu. Vai tagad mēs uzņemsim Eiropas Savienībā, mēs cīnīsimies, kā tur teica ārlietu ministrs, lai Latvija būtu drošības padomē. Nu, ir pastāvīgie tie locekļi, tur Amerika, Francija, Lielvalsts, Ķīna, jā. Tur ir 5 valsts. Lielbritānija un Krievija, nu, kas tagad PSRS aizvieto. Un tad ir tās mainīgās, ko tur zina, ievēl vai ne uz gadu vai 2. Un tad es saku, un ko mēs sēdēsim tai drošības padomē blakus tam Ņebezdam, vai kā viņi sauc tam plipaurainam Krievam, kurš uzliek uz visiem rietumvalsts priekšlikumiem veto. Mēs tur šausmīgi gribam blakus sēdēt, tas 15 miljonu gadam maksā. Es saku, atdot to naudu vēža slimniekiem, medikamentiem. Jā. Nu kāda jēga mums tur sēdēt tajā ANO? Ko viņi mums ir palīdzējis tur? No 190, cik tur 2 tagad valsts, 189, jau neatceros. Tur tā 80% viņas ir komunistiski. Visa Āfrika ir sociālistiski un komunistiski. Jā. Rietumi visu baro un tie tur marksismu kultivē. Tāda mums tā ir politika, veči. Tā kā tur problēma ir problēmas galā, bet principā es domāju, ka tik sūdīgi kā tagad Latvijai, jo tagad ir noārdīti jau tie valstiskumi pamati. Ja izglītības sistēma ir sagrauta, vēsturi vai skolās nemāca, jā. Jo, ja sāks mācīt vēsturi, tad vēl izstāstīs, ka zaļais kurs ir blēņas, jo Romas impērijas laikā Ziemeļu Skotijā bija vinogulai romiešiem. Tas jau ir dokumentēts tagad, tas jau nav jāmeklē no arheoloģiskiem izvilkumiem, vai ne? Un temperatūra bija Eiropā pa 2 grādi vidēji siltāka kā tagad, resti, mēs tagad gribam zaļo kursu, lai pa 1,5 grādu lai nesasilst, ja, tur līdz kuram tur 50 gadam. Tad bija vispār pa 2 grādi, un kas tad bija slikti, vai? Vīnogas auga Ziemeļu Skotijā, un Grenlande bija piena lopkopība, tā bija zaļā zeme, jā. Siltumā laikam nav tik slikti. Ja mācīs skolā bioloģiju un ķīmiju, tad visi uzzinās, ka ja 2-kāšu ogas kabo gāzi, tad viss paliek zaļāks un ražas ir lielāks. Ja no 0,04 samazina uz 0,02 dzīvība izbeidzas, jā. Mēs jau esam pie apakšējā līmeņa, nevis pie augšējā. Tāpēc skolās nemāca. To sauc par kompetenci izglītību, izvēles priekšmets, jā. Vienu priekšmetu var mācīties, pārējos tur nemācīties. Un tāpēc iestāsta, ka tagad CO2 mēs samazināsim, un tāpēc jābūvē vēja parki, ārzemniekiem obligāti jābūvē, un ārzemē jābetonē, teiksim, katrs pamats 1000 kubikmetru, 2000 tonnas tur pienavā, jā, viens pamats 2000 tonnas betonu. To, protams, bez izmešiem ražo, vai ne? Nekāda piesārņošana nav, jā. Un ķīnieši smējās es bijām Ķīnā, katru nedēļu Ķīna un Indija uzceļ 4 jaunas ogļu elektrostācijas, vislētāk elektrība pasaulē, ar oglēm kurinā.
un ražo šitos te ģenerators priekš muļķi eiropiešiem pa baigo naudu, jo viņiem ir retie metāli. Tur jau redz visiem tiem ģeneratoriem, tur ir tas stāles, tie magnēti. Tur, lai tu dabūtu tur 1 gramu, tev tur 1000 tonu uz raktuves jāpārstum rūdes. Jā. Bet tas, protams, neko nepiesārņo, nekur to nerēķina. Tā kā es uzprasu, vienmēr vēja parkos, ka jums ir sarēķināts, cik daudz izmešu tur jums būs. Viņi nezina. Jo pat Bills Gates savā grāmatā atzina, ka neviens nav sarēķinājis, ka varbūt vispār tie vēja parki savu eksistences laikā neatpelnīs, cik viņi ir radījuši izmešu būvniecības laikā. 2 Pētera baznīcas augstumā uzceliet torni bez izmešiem, pamēģiniet, jā. 300 metru. Viņi to nezina, bet viņi zina gan, cik ieripos, cik iemeši būs kabatā. Viņi visi strādā ar zaudējumiem un visi viņi dzīvo no subsīdijām joprojām, jā, tie maksājumi. Mums taču arī tur piedāvā tam jūras parkam, ka tur Eiropas Savienība finansēs, es nezinu, cik tur bija 40% vai 20%. Tā ir tikai naudas atmazgāšana. Un Eiropas Savienība drukā centrālā banka naudu, rada inflāciju, jā, mums pasaka, jā, redziet, procenti bankās jāceļ vai ne, un izpūt mazie uzņēmēji Latvijā, kuri nemaz nesaprot, kāpēc viņiem ir jāizpūt. Ja, tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība piedrukājusi, ja, šitiem visiem sūdu projektiem Covid laikā tur tos triljonus, ne jau miljardus, tur jau triljonus piedrukāja. Skaidrs. Ja mēs tagad tā pievērsāmies vai aizķērām naudas jautājumu, man vienmēr ir interesējis tāda lieta. Mums ir milzīgs parāds, mēs tur aizņemamies, kredītus saņemam, ja? Vai tad valstī arī nav tā, ka tu noslēdz līgumu kaut kādu, tā kā privāts cilvēks, ja es gribu saņemt kredītu, tā tad man ir tur līguma nosacījumi, tur ir zinām procenti, un tur ir arī ķīla. Tur ir galvotāji un tam līdzīgi. Kādi Latvijas valsts šiem te parādiem ir tie līguma nosacījumi, ko mēs esam ieķīlājuši un tā tālāk apmēram? Vai mums vispār šajā valstī vēl kaut kas pieder? Varbūt, ka mēs jau sen esam izpārdoti. Nē, tur tā ideja ir savādāk. Tur neko ieķīlāt nevajag. Valstī ir tā saucamie kredīta reitingi. Jā. Un ja tev jau ir tā kā Latvijai tur kaut kāds, tur A, B, C, D katastrofa, tur kaut kādai Somālijai ir D, Ukrainai, man liekas, arī C kaut kāds, jā. Tas nozīmē, ka tev tā baigā inflācija, tu nevar radot kā Grieķiem. Tad Latvijai viņš tur ir, viņai nav tas A+, tad ir vienkārši AAA, tad ir AA mīnus, mums ir tas, mēs jau esam A zonā, jā, kur var aizdot pa samērā zemiem procentiem. Un tad, piemēram, 2009. gadā, kad pirmo reizi Dombrovskis kļuva par premjeru, bija jaunais laiks, tad mums bija apmēram 8 miljardi parādi. Tagad mums ir 20 šogad kaut ko pietojamies, 20 miljardiem. Ja. Bet jeb 19. Ja. Eiropas Savienības nosacījums atļauj no IKP aizņemties tur kaut kā, nedrīkst pārsniegt 60% no iekšzemes koprodukta, lai gan tur Francija un tam Grieķijai jau tur ir kaut kur 180, un pat Francija un Vācija, man liekas, ir pāri pa 60, jā. Francija kaut kur pie 100 jau ir. Latvijai bija visu laiku starp 40 un 45 kaut kur. Tagad šogad mēs 3 miljardus, Kariņa valdība, tagad ir Siliņas valdība, mēs aizņemamies 3 miljardus, jo mums tas ir, un garantija ir, ka mēs atdosim. Un kā mēs atdosim, es pateikšu, jā. Nākošā gadā Steinbuka bija ielikusi to rakstu, nākošā gadā mums ir jāatdod par aizņemtajiem kredītiem 500 miljoni. Tas ir 500 miljards. Saprotiet? Tad parēķiniet, ja mums Eiropas Savienības maksājums no 2000 līdz 2027. gadam, 21. 27. ir 10 miljardi, ja? 7 gados, kaut kādi 1,4 miljardi gadā. Tad mums jādod apakaļ būs Briselē. Šogad mums ir kaut kā 270 jādod, bet nākošgad būs 500 miljoni. Tad, lai uzturētu zaļo kursu, mums gadā jātērē virs miljarda, pat bija aprēķins kaut ko līdz 1,5 miljardām. Eiropa dos tikai pusi, tad mums būs jāpieliek 700 miljonu klāt, ja, pie 500, tas jau ir 1,2 miljardi.
Kā jūs domājat, cik Rail Baltica maksā šobrīd? Uz papīra viņš maksā 8 miljardi, jā. Reāli līdz 30 gadam tas būs 15 miljardi, jā. Eiropas Savienība dos 20%. Tātad, ja mums ir palikuši 6 gadi, nu pat pieņemsim, viņš 12 maksās, tad 2 miljardi gadā. Restīvi, mums jau tagad ir jādod 4 eiro uz katru 1 eiro, ko mums iedodas Eiropas Savienība. Ja mēs vēl saskaitītu līdzfinansējumu, ja? Ko nozīmē līdzfinansējums? Tev iedod naudu, teiksim, Stradiņas slimnīcā, tu jau nevari pirkt, ko tu gribi. Tev jau jādod, tā nauda ir atpakaļ Siemens iekārtām, ja? Vai lauksaimniecības maksājumu. Agrāk tu nopirki Harkovas traktoru par $4000. Tu nedrīkst pirkt ārpus Eiropas Savienības. Tu vari pirkt tur, kur ir brīvais tirdzniecības līgums, vai no amerikāņu, vai Eiropas tehniku, jā, nu, tev jāpērk Johns Deeres. Tie zemnieki, kas mums ir miljonāri, jā, viņi tos traktors pērk par 200-300 tūkstošiem, kādi viņiem parādi ir, un pat tiem ir jāmaksā procenti. Kur mēs aizņemamies? Latviešu bankā vai Zviedru bankā? Mums jau nav Latviešu bankas. Un cik mēs atdodam? Un tā nauda, kur paliek Latvijas ekonomikā, vai viņi tiek izvestā, ko Zviedru bankas nopelna? Ja to visu saskaita, ja, tad varbūt, ka mēs atdodam nevis 4 eiro, bet varbūt, ka mēs 14 atdodam, vai vēl nezinu cik. Neviens jau nav līdz galam saskaita. Es tikai tā ātrumā redzu, ko mēs tagad būsim spiest atdot. Un te ir tā atbilde, ja. Aizņemsimies 3. Tagad būs 500 miljoni. Nu, ja vēl Kariņu valdību uzvarēs 25. gadā, nu, tā jau mēs katru gadu miljardu atdosim tikai procentos. Jā. Un ko nozīmē? Latvijā noguldītājiem ir visu to, mums ir kaut kādi 12 miljardi, man liekas, jā, noguldīti latviešu depozitos. Un Eiropas centrālā banka saka, mēs tagad paceļam hipotekāro kredītu procentus, nu, banku procentus mēs paceļam. Bija jau vienu brīdi, jā, pirms Covid, ka bija taču tur pat negatīvas likmes. Naudas bija tik daudz, ka tu piemaksāji, ka tu paņem, nu, bankas centrālā Frankfurtē iedeva. Bija tas saucamais Eirobors, tur bija mīnus zīme, un Latvijas banka par apkalpošanu pielika, un tur man pašam bija hipotekārais kredīts par kaut kādiem tur 0,5% laikam. Un tad jau paceļ viņu uz 3 vai uz 5. Un saka, ka redz, Eiropas centrālā banka ir pacēlusi kredītu procentus, vai ne? Sakarā ar ko? Ar inflāciju. Latvijas bankas jau neaizņemās Briselē, tāpēc, ka mums stāv jau bankās ir pilns ar naudu, kur nav ko likt. Viņi jau aizdod to naudu, kas viņiem jau depozītā ir. Viņi to paņem no tiem noguldītājiem un to naudu aizdod tiem, kas grib hipotekāro kredītu dabūt. Un tie maksā baigos procentus. Tur jaunie tur pa 5 tagad, vai ne, tur pa 4. Pat mazie uzņēmumi, ja tu ņem īslaicīgu tur biznesam, tur ir no 7 līdz 10 pat, es dzirdēju, jā. Tad tu paņem pa velti naudu, ko es esmu noguldījis, un aizdod manam brālim, teiksim, pa 7% to naudu. Un tāpēc jau viņi aizdod. Kāpēc neaizdod? Viņi jau nodokāti ir. Nu, bet pareizi, tas ir galvenais, tā ir tā pavadiņa vai tā kakla siksna, kura ir vienmēr tam saimniekam, tam naudas devējam vai zīmētājam rokās un aiz kā paraustīt. Un tas cilvēks jau arī kļūst vadāms, ja tad nāk idejas aizliegt skaidru naudu. Nu, kāpēc? No kurienes nāk, kā var brīvam cilvēkam aizliegt skaidru naudu? Atkal tā ir filozofija. Ja tu esi brīvs, tevi privāti īpašnieks, tev nevar kontrolēt, vai ne? Tu tevi skaidru naudu, tu aiziet pie kaimiņa, tur kaut ko no viņa nopērts, viņš tev salabo mašīnu, tur viņam, nu es tā domāju, mazliet uzņēmēs, vai ne? Ja tev nav skaidras naudas un ir kredītkarte? Un to nekā? Un visi redz, kur tu maksā, tev taču tas elektronis parādās, kur tu esi, tu taču esi kontrolēts. Un tu, piemēram, neatļauj Zviedru parkam vilkt kabeli pa savu teritoriju. Tu pasaki, ja es tur cīru papieri un uz tavu parku, un tev kontu slēdz uzreiz. Un tieši tā, tā ir konta. Tā ir konta. Tu jau nevar aiziet vairs uz veikalu, jo tev jau nav skaidrs naudas. Jā. Nu labi, mums ir 7000 tagad atļauti, bet ir jau valsts, kas ierosina vispār aizliegt skaidru naudu. Jā. Un tas jau tā soli pa solim, vai ne? Nu, kāda tad te var būt runa vispār par manu personisko un privātu īpašumu? Runa ir ļoti vienkārša.
Tad, kad izmeta kreisos liberāļus Zviedri, viņiem 30, Bils bija pēdējais, ja, kad viņš kur 94. gada, tad 30 gadi bija sociāldemokrāti, ja. Salaida iekšā miljoniem imigrantus no Afrikas valstīm, aizliedza kodolenerģiju, urāna ieguvi, tad pirmais, ko izdarīja tagad jaunā valdība, kas bija tur demokrāti, ja, tie demokrāti labējie, kas iekļuva arī valdībā. Viņam gan ēdeva ministru vietas, bet tur valsts sekretāri, departamentu vadītāji. Pirmais lēmums Zviedrijas valdībai bija labējai. Viņi nav labēji, viņi tāda moderāti kopā ar demokrātiem labējai, demokrāta partija labējai. Ja viņš tur fašistiem savus tagad beidzot viņu valdībā. Pirmais lēmums bija likvidēt klimata un enerģētikas ministru Kemu. Otrais lēmums bija atjaunot atomelektrostaciju būvniecību un urāna ieguvi un zaļiem pa kaklo. Un Somija arī padzina sociāldemokrātus, un tur ir īstie Somi, tagad viņi sauc ar Somu partiju. Ja viņiem programmā 10 gados sarīkot referendumu vispār par izstāšanos no Eiropas Savienības. Nav cita ceļa, jāpārņem, un es domāju, ka tagad tajās Eiroparlamentu vēlēšanās, vēl Holandē taču vinnēja tas Vilgers, kā viņus to premjeru savu. Viņš nedabūja to premjeru, tāpēc, ka pārējie negribēja viņu sadarboties, bet pirmo vietu iegūja. Viņam arī viņš. Jā. Galvenais pirmais izstāties no Eiropas Savienības, jā, šitos te. Totālā komunistiskā kontrola cilvēka visiem ir pieriebusies. Un es domāju, ka tagad būs baigais atsitiens pa labi. Un tāpēc Latvijā 2006. gadā ir jāizmet visa liberastija, visi šitie klauni ārā un jāatjauno normāla darbība. Kūdra, piemēram. Kā mums var aizliegt kūdra, kas mums ir 1,5 miljardi? Tecneši līdz 22. gadam strādā ar kūdru. Otrais teica, ražoja stabilu enerģiju. Mums vajag 1 miljonu tonu gadā. Ja? Tātad, ja mums ir 1,5 miljarda, tātad tur ir 1500 gadiem kurināmais, kas var ar stabilu un lētu enerģiju apgādāt Latviju. Kāpēc mums jāceļ vēja parki, ja, kuri mums nepiederēs, kur peļņu izvedīs un mums paliks, un kas pēc 15, 20 gadiem ar tiem parkiem būs? Un cilvēkiem nestāsta, ka tur erozijas rezultātā biežt mikroplastmasa, ka viņi jālaista ziemā ir tāpat kā lidmašīnas ar šito šķidrumu, un kad tie spārni griežās ar 300 augšā, ar 300 km ātrumu stundā, tad tās ledus pikas lido līdz 400-500 metriem, tad viņas izkūst, vai ne, tas viss aiet strautiņos, puķītēs, bitītes, vai ne, pēc tam to laiza visu, vai ne, tas viss ir ļoti veselīgi un zaļi. Un tagad visi vaimanā, ka visi strauti, ka cilvēku organismā, ka visa jūra pilna ar mikroplasmas, mikroplasmasām, daļiņām. Jā, nav daļām. Viņi taču erodē tie spārni, viņi taču tur birst, vai ne? Un to jau nestāstā. Tā kā tur ir smagi jācīnās, vai ne? Tāpēc jādomā, tāpēc jābūt politiski aktīviem, ir jāstājas iekšā, var jau nepatikt tās partijas, tāpēc mums jau ir kustība, mums jau nav partija, mums jau tagad tā Latvijas neatkarības kustība, lai kamēr tur 1000 cilvēku nebūs, tur nekāda partija nevar dibināt, cilvēki nemaz negrib partiju, vienkārši kustība, ja, kas aizslauka visus šos liberālos mēslus. Jābūt aktīviem, vai ne? Jāsadala pa kaklu, Ļoti, ļoti lielu pakalpojumu jau izdarīja arī šis te lēmums un partiju finansējums, jā, milzīgās summas, ko saņem. Protams, lai uzturētu biroju tur ar 1 vai 2, tagad ziniet, cik maksājas, mēs tieši meklējam, jā. Valsts nekustam īpašumu, tur pilns paveicrī, kaķu namā, mēs iesniedzam starp citu šodien līdz 5 bija jāiesniedz pieprasījums, tur viņi tur nevar mēnešiem izīrēt. Es atradu 2 perfekts, vienu tādu kabinetu ar konferences zāli, par 250 eiro mēnesī. Jā. Kāpēc? Vienam nevajag. Visi uzņēmumi mazie ir slēgti, acīm redzot. Visi vecīgi pilna birojām. Un viņus var izīrēt, vai ne, un, kā saka, tur sākt kaut kādu darbību un aicināt cilvēkus uz apspriedēm, un to visu vajag darīt. Tagad ir tādā ziņā ir. Kāpēc es to stāstu? Un tā mēs parēķinājām, pieņemsim ar visiem komunālajiem, tur apkuri, tādas 2 telpiņas, pat ja viņas 500 maksā, tas ir gadā 6000. Un tur kaut kāda meitenīte sēž tajā birojā, kas tur atbild uz telefoniem, jā, tad, kad nav vēlēšana gads.
Nu, pieņemsim, viņai uz rokas arī maksā 1500, un tas ir vēl 20,000, jā. Tad tas būtu 25,000, un tad tur varētu visādi plakātu drukāšanai, sludinājumiem, ar 100,000 pietiek šitā. A tagad saņēma 1,2 miljonu, un to Levits izdomāja. Viņš domāja, ka viņi pārvēlēs savu muļķībā, lai uzpirktu tās partijas. Un tagad ir tā, ka ja tu jauns, tu jau nevar konkurēt, teiksim, viņiem ir miljons, jā. Knāps visur apstiprina, ja tu gribi ielikt reklāmu, tur kaut kādā mēs ielikām ar skonto. Tur 30 sekundžu reklāmu, tur katru otro dienu, tur palaist pa 3 sekundēm, tev jau uzreiz tur jāmaksā kaut kādi 2 vai 3,000, ja tu gribi ielikt Ievā tur kaut kādu interviju. Rudzīts tagad, starp citu šodien, ja vakar iznāca tā Ieva, šodien laikam iznāca, tur 100,000 eksemplāros. Tad Viestos Rudzīts ielikt tādu reklāmu rakstu, un tā kā viņš kandidēja, ja, tur Tauta zeme valstiskums, tai sarakstā 4,500 eiro pieprasīja. Tāda sūda rakstēla. Zin, par to grāmatu var iespiest. Mēs domājam spēkā, mēs par 5,000 grāmatu iespiest, jā. Un to Knāps apstiprina, un tad tiem, kam ir miljons, viņi var mierīgi samaksāt, jā. Tajā vēlēšana gada un pārējos gadus var braukt uz Tenerifi, tur to nav miljons. Nu, kur, piemēram, Dzintars brauc uz Tenerifi, jā, no Nacionālās apvienības. Kur tam viņš to miljonu var notērēt? Ja tev vēlēšanas pagājušajā gadā, piemēram, nebija vai šokā. Man šeit ir tāds utopisks un varbūt var teikt tāds absurds priekšlikums, kā tur vajadzētu darīt, varbūt, jā, lai mēs tā padarītu, un mēs demokrātiski valsts esam, un visiem ir visi vienlīdzīgi, un nav nemaz kā Orvela romāna. Tāpat kā Zviedrija un Somijā un Holandē. Jā. Tur tak izlidoja visi šitie liberāļi ārā. Jā. Bet Latvijā nevar izlidot. Bet es saku tā, nu, ka tā vajadzētu veidot. Nu, mēs sakam, nu, protams, ka partija tagad nāk un kaut kāda jauna, kam naudiņas nav vai apvienība, nu, es pats tādā startēju, jā, tur, un naudas nekāds tur nebija, tur tikai, ko tur paši tur, un kādu mēs tur varam uztaisīt kampaņu, nu, nekādu, jā, tur paši saviem spēkiem, saviem līdzekļiem kaut ko, nu, kā varam, jā, tur. Nu, bet tad vajadzētu darīt tā. Man tā ir tāda absurda ideja. Ja reiz tā nauda valsts budžetā ir paredzēta partijām, ja, tad šī nauda ir jāiedod vēlēšanu komisijai ar noteikumu, kad piesakās šīs te dažādi vēlēšanu saraksti, piesakās partijas tur 16, 20, vienalga, cik viņas tur ir, ar noteikumu, ka viņām ir jāorganizē priekšvēlēšana kampaņa vienlīdzīgi visiem, un kad jābūt tur visur, kad ir, es varu neiet uz to kaut kādu, kur ir tur izziņots, ka šeit šādā pilsētā tur un tur būs tikšanās ar kandidātiem deputāti, ja, tur, un jābūt, ka no visiem šiem te sarakstiem, nu, ja es negribu, es neeju, bet ja es gribēju, bet to organizē vēlēšana komisija, šo to organizē. Nu tā, tas tādas lielos vilcienos, bet nu tā. Nu tad tas būtu kaut cik godīgi, bet citādi jau tur, nu ko tad mēs tur iesim blēsties tur ar 1,5 miljonu? Ir pavisam vienkārši, es vienu piemēru pateikšu. Likumi jau ir baigi labi, nav jau tā, ka, saka Saeima nav izpildu vara, ja, un tie likumi nemaz nav tik slikti, es vienu piemēru pateikšu, to beigsim šovakar, un te mums darbs jādara. Likums par SEPLP ieiet, ja? Sabiedriski elektronisko plašu saziņas līdzekļu padome. Padome ieceļ valde tur saliek direktorus, un tagad, ja palasiet, ko dara padome, ko dara valde, viņa dod visiem vienlīdzīgas iespējas, tur smalki uzrakstīts, ja? Visiem sabiedrības tur slāņiem pārstāvēt to viedokli, informācija jābūt vispusīgai. Tātad, ko tas nozīmē? Manā izpratnē. Un es tagad speciāli ierakstījos tādu mediju apakškomisiju, tika nodibināta, ja, kur spriež. Es saku, ja likums saka, ka jābūt vienlīdzīgai, tātad, ja man sēž viena pūriņa tur no Rebaltika un saka, ka visas pasaules zinātnieki ir atzinuši, ka sasilšana ir cilvēku darbības rezultāts, un ANO klimata konferences to ir sagatavojis, to klimata deklarāciju, tad es saku, bet ir otra klimata organizācija, kur ir 1900 izcili cilvēki parakstījuši 2 Nobelprēmijas laureāti, kas saka, tā ir krāpniecība. Tātad tev būtu jābūt jebkurā diskusijā, ja, vienam tādam, otram tādam, vai Covid laikā, ja.
vajadzētu būt tā kā Zviedrijā bija Tegnells, kurš teica, kamēr visi bērni skolā nav izslimojuši, kritiskā masa nerodās un Covid nevar apturēt. Un mūsēji, kas teica, ja viens saslimst, uzreiz skolu uz 2 nedēļām tiek slēgta, tā kā dažos, ja? Un visiem bērniem jānesā tur maskas, skolotājiem jābūt vakcinētiem un viņi jāatlaiž. Un tā kā mēs sakām, kāda jēga, ja tev vidusskolā ir 18 gadīgi, 12 vai 19 gadīgi pieauguši cilvēki, kuriem nav maskas vajadzīgs un nav vakcinācija obligāti, kāpēc tai skolotāji jābūt vakcinētāji? Kādu vēl un pēc, jā? Ja viņa tā ir brīvprātīga lieta. Mums jau, ja tu tā pateiktu, tev jau no darba atlaistu. Mums taču aizliedz ar ībenai, naudiņam, kas tur atteicās vakcinēties. Un nobalsoja vēl mūrniece pati, jā? Ka viņi nedrīkst piedalīties Saeimas darbā, kamēr viņi nevakcinēsies. Nu labi, deputātu nevar atlaist, tev, teiksim, nemaksā algu, un kamēr tas Covid nebeidzās, jā. Bet darbinieks taču atlaid no darba, tur taču ļoti daudz gudru cilvēku, kas bija tur visādi konsultanti un strādāja pie komisijām, visi atlaid, jo viņi pateica, ka nevakcinēsies. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zināja, ka to var dabūt trombu un atstiepties uz vietas, ja, kas arī notika ļoti daudziem ar tiem trombiem aizgāja. Un šis likums netiek pildīts, jo visur Sorosa 50 miljoni, ko viņš iztērē nevalstiskām organizācijām, safinansē visu tās meitenes pusjukušās, kas tur aizvāc uz Lunas universitāti un kur iestāsta, ka vienīgā normālai ģimenes starp 2 bārdainiem večiem un atbrauc un sāk šās idejas propagandēt. Ja? Viņas tur sēž tagad visās padomēs. Un tie ir 50 miljoni, ko Soros ieguldīja Latvijas izglītībā un arī izglītības, teiksim, centrā. Valsts izglītības centrā, ja, kas pārakstīja visu šitās idejas, ka vēsturi jāmāc kopā ar sociālām zinātnēm un tā tālāk, vai ne? Un, un te ir ļoti vienkārši atbildi. Ja, tas ir tas pats. Ja jau būtu tāda iespēja, tad arī būtu tā, ka visi, kas tiešām piedalās, viņiem vienas laiks. Tagad, lai valdības partijas, pirmkārt, tu nevari dabūt naudu, tu nevari reklamēties, vēl viņi pateiks, ka tā kā būs kopējas intervijas, teiksim, tur ar premjerministriem vai kandidātiem, tad viņi pateiks, mēs ņemam tikai pirmos 5, ja, kuri baigo naudu dabūjuši, tā bija pagājušais. Tā bija. Kur palika Pabriks ar savu Latvijas attīstībai, paristi visi, viņi izlidoja arī visu to ārā, jā. Nepalīdzēja ne tā lielā nauda, ne, kur kaimiņš palika, viņš dabūja 16 balsus un partija dabūja kaut kāds 700 000, tagad jau ir tas jaunais, tagad ir pie miljoni, jā. Maži villo tur. Viņam gan tur arestu uzlika knāps, ka ne tā tur esot kaut kādas līgumas slēguši, tagad tās nav, bet es kā piemērs saku, vai ne? Un tas arī nevienmēr paliec, tā kā redzes, kā ir mums, bet tas ja jau būtu tāda sistēma, tai pašā radio un televīzijā, ka visi varētu viedokli, un bija laiki, bija tāda abola, politisko raidījumu, viņi bija raidījumi galvenā redaktori savā laikā. Viņi taču aicināja tur nacionālus partizānus, leģionārus, vēl tie bija, kaut kur viss tas beidzās apmēram ap 2002-2003 gadu. Nomainīja pakāpenies. Kas tagad maksā tas pasūt mūziku? Es taču labi zinu, kas tā ir. Jaunie visi liberāļi, jā, un tagad tu pamēģini iepīkstēties, ka zaļais kurs ir blēdība vai vēl kaut ko, vai ne? Mums jau... Mēs taču redzam un zinām labi kādas naudas nonāk ne tikai valsts apmaksātos, teiksim, tā saucamais sabiedriskajos medijos, bet arī privātajos. Kādas naudas nonāk, un tad skaidrs, ka viņiem tādas iesniegt. Nav ko vaimanāt, bet es saku, ka visu toreiz ir novākti, un starp citu Igaunija ekri pirmajā vietā tagad. Jautājums pie jums, Sagiet, lūdzu, kā mēs varam ar iebraucējiem mēģināt tik galā, jo tā arī ir jaunās šīs te politika, Siliņai vajag iebraucējs iekšā. Mēs absolūti savu nacionālo valsti degradējam tādā veidā. Mēs nedrīkstam tos iebraucējus laist, un mēs redzam perfekti, kas notiek Skandināvijā, kas notiek Francijā, vispār Eiropā, visur. Tad atkal atbildi ļoti vienkārša. Briselē pieņems lēmumu, ka viņi saka, ka bēgļi tiek sadalīti, un tie, kas negribēs uzņemt, maksās tur soda naudas un tā tālāk, jā. Un Briti izstājās. Un ko viņi izdarīja? Viņi pārskaita, es tagad aizmirsu, kādai Āfrikas valstī, viņi tur kaut kādu vairāk kā miljardu, un viņi pateica, ka visiem, kas no Francijas ir pāri Lamanšam nelegāli iekļuvuši, viņi visus aizsūtīs uz Āfriku atpakaļ. Un tiem bēgļiem agrāk bija Lībija,
Lībija, tur miljoniem viņas tos bēgļus uzņēma. Ja viņa nebija izpostīta, tur bija naftas rūpniecība, viņi varēja dabūt labus darbus, filtrs. Un mums ir ierakstīts programmā, ka no tā reģiona, no kura bēdz, tajā reģionā tev ir arī jāuzbūvē šīs bēgļu nometnes, nevis uz Eiropu, ja, jo tu esi cits kultūras cilvēks. Un, piemēram, tā Eiropas Savienības ideja jau nebija sliktā. Viņu jau pēc kara izdomāja Šumans un Adenauers biedri. Roberts Šumans bija Francijas ārlietu ministrs. Ja. Var parādīt, kas nav lasījis tā. Roberts Šumans, Eiropas tēvs, šito grāmatiņu. Bibliotekas jau viņi ir. Un viņš saka, tā kā viņi dibina Eiropas, tā bija ogļu un tērauda, tā kopina, viņš saka, ideja bija kāda, viņš rakstā, ka šādu apvienību var izveidot tikai vienas civilizācijas pārstāvji. Un Eiropas civilizācija, vai tas patīk vai ne, viņi diemžēl nebalstās uz dievturiem, daudz latviešu man nepiekritīs, viņi balstās uz kristīgās teiksim vēsturiski, tur grieķu filozofija, romiešu tiesības, jā, kristietība, un tā viņi vēsturiski attīstīsies. Un tie nav musulmaņi, un tas nav islāms. Tagad, kas notiek, jā, velk visus Merkele pateica, Vācija trūkst katru gadu 500,000, viņi domā, ka ielaidīs tur tos neģers, viņi strādās, viņi jau nestrādā, un tad viņi jākalvāja tos 500,000, viņi pateica, ka viņi tur 2 miljonus ir gatavi uzņemt un radīt to bēgļu plūsmu, vai ne? Bet Brīti tagad pateica, ka nē, mēs dodam naudu tikai tajā reģionā, no kurienes tu esi musulmaņi pie musulmaņiem, jā. Ja tur Haiti dzīvo, tur tie savas reliģijas, kā viņi tur saucās, kur viņi dur tās adatiņas tur, ja tām lēlēm iekšā. Vudu. Tad ir tiem, ka tu nevari viņu atvest, vai ne? Tagad jau mums saka, zini, ka rasu nav, un civilizācija arī izdomājums, un katrs neģers labi jūtās kaut kur tur, zina, Ziemeļ Somijā, vai ne? Vai tik brauc un zil no pabalstiem, ja tad ir ļoti vienkārši atbild. Tā kā nevienu, un mums ir likums, starp citu, pa nelegālu robežu pāriešanu līdz 5 gadi. Ja, ko mēs darām, mēs viņus papajājam, laižam atpakaļ, kas nelegāli pārgājuši. Tur vajadzētu tos vīriešu atlasīt, salikt, lai viņi sēž. Kā agrāk bija, kur akmeļaustuvēs, ja pūdras purvos, kur tur Ulmanlaikos strādāt. Gan tur. Nu, tad pastrādā gadu, jā. Un tad tev palaiž mājās. Un tad, lai vēl rādi samaksā soda naudu, viņi tad tur visi iztērē pa 10,000, tad šeit, tad naudu viņiem ir. Nu, tas ir tas pats, ko es saku, ja Latvijas nav apbruņos, ja būtu kārtīga aizsarga organizācija, vai varētu bļaustīties 16. un tagad viņi jau vairs nav, bet nu vēl 5-6 gadu atpakaļ, ka gāja 16. martā, tad kliedza tur tie ždanokieši un visi tie krievi tur fašizmu, un ko viņi tur kliedza esesovci, jā? Kur tad mūsu slavenie zemessargi, kāpēc pēc minūtes viņi tur jau nepeldēja kanālā, viņi visi tie bļāvēji? Nav viņu. Tāpēc, ka viņi neutralizēti, jā. Zemesardze lūk brauks kaut kur tur, zini, uz Afganistānu, vai kur viņi brauc, uz Irāku, tur kaut kādas mums vienības brauc, ja, tad īstais mērķis viņam, kur braukt, jā. Un latvietiem zog kombainus, lietuvieši un traktorus dzen prom, un zemesargu nav. Un tā raksta tur policijai zvana, policija zina kaut kādā tur rajona pilsētā novad 50 kilometru no turienes, un pat netaisās tur braukt un kaut ko darīt, jā. Un te ir tas pats, bēgļi te vispār nevar iebraukt, vīrieši uzreiz ir, jā, bet parādās vecenis, kas tur skrien, vai dievi viņš sniegā, viņš saprot, viņš biznesa klase aizved uz Minsku, tad viņi ar autobusu aizved, tur Baltkrievu tie slepeni dienesti, nomet sniegā, zin, kaut kur pie Latvijas robežas, un tad tā Latvijas glābiet bēgļus, tur tās meitšas, kuram nav, zin, vīrieši. Tā viņas to enerģiju sublimē, zina, tā viņas tur skrien uz turien, fotografē un sūta mužniekam, kurš bija tur ANO, tas kaut kāds komisārs bēgļu jautājumos, ja? Un tas vēl pasaka, ziniet, latvieši spīdzina viņus ar elektrību, kāda to spīdzināt, viņš tur būtu sniega otrā pusē, un nelaiž iekšā. Un tad vajadzēja tai vecenai nodzīt matus, apsmērēt ar darbu, un palaist, lai staigā kā valsts nodevēja pa ielu, tad viņi varbūt nomierinātos, jā. Un vēl viens Zeļenskis pateica, ka visi, kas Krimā iegādājušies īpašumus, jā, jo Krimu reāli no amerikāņi saka, vajadzētu Ukraiņiem atdot. Tā kā varētu būt, ka viņi to Krimu arī dabūs tur kaut kādā tajās miera sarunās. Viņi nedabūs Lugansku un Doņetsku, bet Erdogans arī uzskata, ka Krima nevar palikt Krievijai. Viņam tur diezgan liela teikšana, jā. Un Zeļenskis teica tā, ka visi, kas ir iebraukuši,
pilnīgi visi civili iedzīvotāji tiks izsūtīti ārā no Krimas. Un tad mēs tā padomājām, mums te runājām. Tātad pagājuši 10 gadi. Un viņus visus var izsūtīt. A, ja 15 gadi paiet, ar var izsūtīt? Var. A, ja 20 gadi? A, kā Latvijā bija? Kāpēc Latvija nevar izsūtīt? Mums, ko pateica 92. gadā Baladūra pakts, Francijas vēstniecība, ņēmās tur to Baladūru, ja stabilitātes paktu, viņi teica, kamēr jūs neatrisiniet sarunās ar Krieviju nepilsoņu jautājumu, jūs nevariet iestāties ne Eiropas padomē, nākotnē jūs nevarēsiet Eiropas Savienībā, nerunājot par NATO. Un visi skrēja un teica, jā, un tā kā bija jāratificē tie pat 22 tūkstoši virsnieki, tad bija jālēm kā vēl, tad mēs balsojam pret, jo tad viņas kopā tur visus tos likumus tur Terezē ratificēja. Un tad ir tas pats jautājums par kolaboracionismu. Ja tu 40, teiksim, 5. gadā nošauj Pārtorgu, tu esi varonis, no mūsu vēstures traktē mēs ir. Ja tu 65. gadā nošauj Pārtorgu, tu arī vēl esi varonis, ja neesi. Ja tu tagad nošauj bijušo Pārtorgu, jā. Un tad jautājums, kurā laikā, teiksim, krimināla noziegums pārtop par cilvēku tiesībām? Redz, Ukrainā 10 gados Zelenskis pateica, un Amerikai neiebilst, ka visi Krievi īpašumi tiks konfiscēti un visi tiks izraidīti līdz pēdējiem, jā. Tad jau varbūt vajadzēja viņiem arī tāpat kā Latvija pateikt, jā, bet 22 tūkstoši taču Krievu armijas tur atstāja tomēr ir, vai ne? Viņi jau tur ir ieprecējušies, varbūt tur mīļākās Ukrainēs, kā tad jūs tā nehumanzīsiet ārā? Tad ko es ar to gribu teikt? Ar to varbūt beigsim. Nav nekādu starptautisko tiesību. Jā, tādas pamuļķām sieviņām, kas tur bez smadzenēm atkal tos grādus, zinu, viņas tur taisa vienu disertāciju, otru aizbrauc kaut kur uz Kembridžu, jā, un tagad vēl tāda ziemeli. Zinu, ka mums starptautiskās tiesības, viņas taču aizliedz Latvijā tur iebraukt, un ko tur Ženēvas konvencija. Ja būtu starptautiskās tiesības, tad Krievi nesēdētu drošības padomē par saviem noziegumiem. Un nav nekas cits, kā lielo tautu tiesības un mazo tautību pienākumi. Tieši tā. To vajag atcerēties, jā. Un vajag atcerēties, ko teica Al Capone, ka ar laipnu vārdu var ļoti daudz panākt, ja tev vēl automāts stāv uz ceļiem. Un kamēr latviešiem nebūs šī te pašaizsardzība, kamēr nebūs, var nesaukt aizsargu organizāciju, man pēc sauciet, kā gribiet, var arī to zemesargus, bet nebūs mainīts likums, ja, ka katrā pagastā jābūt bruņotam līdz zobiem. Un ka katrs iebraucējs tie paver muti, kaut ko noplēš, kaut kādu ukraiņu plakātu vai latviešu, vai iemet tur kaut ko, nevis ar viņu auklējas, ja, bet viņš izlido kā korķis uz Krieviju, tur 5 minūtēs. Tikmēr nekas te nemainīsies. Tāpēc, ka vienmēr atradīsies apdaudzīts vecens, kas teiks, ka ir cilvēku tiesības, mums taču starptautiski, mēs esam tur saistības uzņēmušies, ja, tur. Mums taču pat Nacionālajā apvienībā visi bļāv, ka mums esot šitas te līgums ar Krieviju par memoriāliem, ka nevar nojaukt. Kols tur taisīja kaut kādu zīmē, ka plakāti jāuzstāda, ka tas Pārdaugavas piemineklis tur ir okupācijas rezultātā. Un es teicu, ka nekāda memoriāla tur nekad nav bijis, un Virsis, kas vada delegāciju, publiski pateica intervijā Dienai, ka tas nav memoriāls, bet es jau netraucēju visiem stāstīt, ka tas ir memoriāls, un mēs neko nedrīkstam darīt. Un pietika, zinu, Ukrainai tur saprot, kā saka, no Harkovas apgabala izzīt, ka visi kļuva varoņi. Tagad, kad tiem Ukraiņiem neiet, es nemaz nebrīnīšos, ka atkal teiks, varbūt vajag tomēr atjaunot to piemēru. Vai tu zini, kas tur to Krievi atkal būs vareni, mums sados pa kaklu, ne? Tā mums ietot. Labi, es pārspēju, tas ir melnais humors, neuztraucieties. Bet nav nekādu starptautisko tiesību izņemot Kalašņikovu. Un nekādi somu bruņu transportieri mums nepalīdzēs, tāpēc, ka tie bruņu transportieri tur sadegs 5 minūtēs. Viens drons uzlidos, uzmetīs kaut ko, viņam viņi nebūs. Kalašņikovs, tu tur pagrabā sēdi, izlien īstajā brīdī ārā, jā. Un tu esi kungs un saimnieks. Un tāpēc ir jādibina strēlnieku klubi, tāpēc bija mednieki jāiesaista. Mums taču ir kaut kādi 30 000 mednieki, kas var šaut, kā saka, ar nakts tēmēšanas ierīcēm. Ja viņi netiek iesaistīti aizsardzības spēkos. Kāpēc viņi netiek iesaistīti? Tāpēc, ka Maskava negrib. Kāpēc zemesardze tika novākta no iekšējās kārtības? Tāpēc, ka Krievi tā gribēja Krievijā. Un tad viņi izplāno tās lietas Latvijā. Mums ir cilvēki, kas to izdara, vai ne? Un tāpēc mums ierakstīs programmā par drošību, tā Eiropas izlasiet.
Tautas valsts iet CVK, paskatieties 13. saraksts. Kamēr nav 5. kolona, šis jautājums atrisinās, tas tāpat kā Luganskā 5. kolona. Tur 80% negribēja Ukrainas varu. Ja viņi gribētu, tur nekāda iebrukuma nevarētu būt tajā Ukrainā. Luganskā. Tur visi vietēji aizgāja Krievu pusē karot. Tā kas mums būs Latgalē tur vai pierobežā, vai mums tur visi latviešu patrioti? Vai tālāk? Jā, jābūt reāliem. Bet es šeit domāju arī, ir tomēr viena lieta, kā Mannerheims teica par to, ja kādai jābūt valstī, ja grib, lai viņi aizstāv. Kas bija Mannerheims pēc tautības? Nu, viņam arī Latvijas izcelsme, latviešu izcelsme. Latviešiem nebija, viņam bija muiži, ja, tur Kurzemē. Jā, nu, viņš saistība. Viņš aprecēja Wolfu tur. Jā. Vāciet, kurai bija muiži, un te dzīvoja, un audzēja. Karusas, paņems baigo kredītu, tur gribēja Krievijas armija pirms Pirmā pasaules kara. Tur iemetās kaut kādas bacilus, baktēriju, un tās karus apsprāga, viņš nevarēja kredītu atdot un aizmuka atpakaļ uz Krieviju. Jā. Tagad tur ir tas Rūķu muzejs Kurzemē, nu tā ir muižiņa. Jā. Nu jā, bet tās ne par to ir. Mannerheims bija Zviedru aristokrāts. Viņš beidza ģenerāla štāba akadēmiju Krievijas, turpat, kur vācietis, turpat, kur Ozols, turpat, kur Laidoners. Viņi faktiski tur ir neliela gadu starpība. Ja? Laidoners, nacionālais varonis, cīnās par neatkarīgu Igauniju. Mannerheims, Zviedru nacionālais varonis kopā ar Fondergolcu apsit Somus un Krievus, kas bija kreisi pilsoņu karā, nošauj 30,000 sarkanos un atbrīvojas no nometnēm. Kur Jukums vācietis, viņš ir mūsu nacionālais varonis, vai ne? Bija. Jā, un viņš tagad vēl ir. Visi sociāldemokrāti, Ģermans, taču, ko mēs abrīnām, viņš taču rakstīja slavas dziesmas, kā viņš tur. Čaks tad pat sarakstīt dzējoli. Jukums vācietis zaudēja visas kaujas, jā. Tāpēc, ka vēsturi jau nemāc latviešiem. Viņš iestāstīja Krievu ģenerālštābam, ka latvieši ir varoņi, un ka mūsu jauniekļi ieņems Jelgavu, un tad Krievija vinnēs Otro pasaules karu tikai, lai nodrošina, ka tur sibīriešu pulku mūs atbalstīs. Nu, un aizgāja 12,000 krita Ziemassvētku kaujās, jā. Nekādi sibīrieši tur neko netaisījās mūs atbalstīt. Nu, un tā lieta to beidzās, ja tikai latvieši paliek attiecīgi mazāk. Pēc tam viņš zaudēja Kromi bija tā komanda. Pēc tam viņš ienāk, saprot, ar Stučku kopā, viņš taču bija Krievijas padomju armijas komandieris. Ierīkot tajā ar Stučku koncentrācijas nomets, viņš mūsu latviešu nacionālais varonis. Jā. Tādi mums tie varoņi. Ozols, kas bija Groģens, jā, otrs ģenerālštāba akadēmija. Kāpēc Somiem tur ir, kā es teicu, Mannerheims, Igauniem ir Laidoners, un mums ir visādi jukumi vācieši. Ventspilis stāv Fabricijus pieminētas. Kas Fabricijus ir? Sarkanais strelnieks. Latviešu patriots. Bet es jau šeit nerunāju par to, kas viņš bija, vai ne, to jau tikpat varēja pateikt jebkurš cilvēks. Nu, daudz maz domājoši par to, ka tā tad valsts, ja valsts vēlās, lai es viņu aizstāvētu šo zemi, viņai arī jādomā ir varbūt par mani. Kāpēc man tikai par valsts jādomā? Un vēl arī tomēr šī te lieta par to, kam tā zeme pieder un kam viņa nepieder, ja, nu tālāk mēs varam, un jārunā ir par tāda lieta kā nekustamais īpašuma nodoklis, ja tur, kas man jāmaksā par zemi, kura it kā ir mana, bet man par viņu vēl joprojām jāmaksā. Tātad faktiski es viņai neesmu īpašnieks. Par māju, par zemi, tāpēc, ka zeme nepieder. Māju cilvēks uzceļ, viņam nebūtu par māju jāmaksā. Nu, es domāju, līdz kaut kādiem tur būtu 200 vai 108 kvadrātmetriem. Viņš taču ir nodokļu samaksājis un viņš maksā nodokļus par degvielu, par remontiem, par elektrību, visu taču PVN viņš maksā katru mēnesi bezjēgā. Zemi, es domāju, varēja līdz kaut kādiem 2000 hektāriem. Nu, ja kādam tur ir, saprot, 4000 hektāru, viņš jau to zemi nav radījis, jo kaut kāds nodoklis būtu jāmaksā, vai ne? Nu, tā ir cita lieta, jā, skaidrs, ka te jābūt kaut kādam kritērijiem šajā, bet ja tur man... katrā ziņā cilvēki nebūtu jāapgrūtina, teiksim tā, ar nekustamo īpašumu nodokli, no skaidru un gaišu, vai ne? Jā. Nu, skaidrs, labi. Sanāca mums saruna ar jums. Paldies, ka jūs atradāt laiku un
Ar tehniskām lietām tikām galā, skaidrs, kā būtu jārīkojas. Es ceru, ka šī ir pirmā, bet šī nav pēdējā reize, kad mēs ar jums tiekamies. Un mēs paši arī būsim vairāk sagatavojušies un varbūt tā ne tik daudz visaptveroši, bet jau par konkrētām lietām jau konkrētāk arī varētu runāt. Ja? Un tad mums arī tā saruna nebūtu tik gara, varbūt, kas skatītājiem palīgi garlaicīgi. Ne garlaicīgi, bet vienkārši, ka tam laiks tomēr kaut kā plānots tiek. Jā, bet vēlreiz es savā vārdā saku paldies. Kāds saucāties? Labi, ka iedomājos pārsūtīt uz Gmail un uzlikt uz lielā datorā. Uzreiz vajag sūtīt uz e-pastu to saiti. Nu skaidrs. Telefoni neiet. Varbūt ne jauda pamazu. Tas jau nebija domāts, ka ar telefonu jāpieslēdzās, ja? Bet tas bija domāts, ka vispār šī saite ir, vai viņi nāk uz vienkārši uz WhatsApp. Nu jā, un es neiedomāju, parasti jau redzēju WhatsAppā. Mums jau vēl ļoti daudz, ko gribās zināt un dzirdēt no jums. Ļoti daudz. Jā, bija ļoti vērtīgi visos gadījumos. Tiešām paldies. Man jau necieš, jo man ir melnais humors un es esmu cinisks, tāpēc es varu pateikt, ko es domāju, zin kā. Mēs līdzīgi. Vērtīgi. Mēs esam arī no melnā humora kluba. Līst, nevienam neko es netaisos, nekur vairāk neko darīt, tā kā man jau, es saku, vienīgais mums tagad jāsavāc jauna kompānija un jāuzvar vēlēšana. Es jau pats sāmā nekandēšu, bet es esmu gatavs, kā saka, pielikt pūles un aģitēt un darboties, jā. Un tad Eiropas parlaments mums tas saraksts, lai patrenētos, tur uzreiz redz, kurš ir kurš un kurš nav, kurš var kaut ko pateikt, kurš nevar. Mums ir ļoti labs otrais numurs, tas ir Gunters Vītols no ekonomists. Technosolution viņam tāda firma ir, jā. Viņš jau stabili varētu būt finanses ministrs. Viņš izanalizē Air Baltica, uzreiz secināja, ka tur viņa vērtība ir mīnus 500 miljoni. Klaus gribēja dabūt miljardu, ja, lai varētu parādus atdot, ka tas ir pilnīgs bankrots, ka viņi zaudē ar katru pārvadāto pasažieru, viņi zaudē naudu. Un to viņi noslēpja ar privātu dažādu pārdošanu, lidmašīnu nomāšanu, ka nav nekāda sakara ar aviāciju. Tā kā viņi bankrotā, viņiem 200 miljoni ir šogad jādod, un viņiem neviens tās obligācijas vairs nepērk. Jo, kurš tad pirks firmu, kurai 500 miljonu zaudējums, jā. Un tā viņi nāk atkal pie Saeimas un stāsta, ja, ka viņi tur akciju tirgu ies un tā tālāk. Viņi nevienā biržā nevar kotēties, jo ir negatīvs kapitāls. Un to tas Vītols Foršs uzreiz atklājas, ka tādu ielika pa Latvijas finanses ministru nevis Kariņu. Ja. Ka mums dzīve būs savādāk. Labi, paldies visiem. Paldies. Uz redzēšanos.